Turpinot iepriekšējos raidījumos aizsākto izmaksu salīdzināšanu, šoreiz pievērsīsimies dārgākiem automobīļiem – vidējās klases sedaniem. Šajā klasē tradicionāli valda liela konkurence, jo cenas un uzturēšanas izmaksas ir ievērojami lielākas nekā Golf klases spēkratiem. Salīdzinājumam izvēlējāmies Hyundai i40, Volkswagen Passat, Toyota Avensis un Peugeot 508. Avensis un Passat vienmēr bijuši pirktākie vidējās klases automobīļi. Savukārt i40 un 508 pieskaitām tā saucamajiem wannabes modeļiem, kas vēlētos atkarot savu tirgus daļu. Tie ir arī lētāki par Volkswagen un Toyota piedāvājumiem, taču vai izceļas ar zemākām izmaksām 3 gada periodā? Paskatīsimies! Visaugstākā atpirkuma vērtība ir daudzu kārotajam Passat – 46%. Dīleri ir droši, ka arī mazlietots Passat aizies par labu cenu. Hyundai un Peugeot dīleri sola 43%, bet vispiesardzīgākā ir Toyota. Lai gan 3 gadus vecu Avensis tik vienkārši nemaz nopirkt nevar. Sixt Leasing biznesa komplekts visvairāk izmaksā tieši abiem lētākajiem automobīļiem, bet degvielas izmaksas ir visiem līdzīgas. Gala rezultātā viszemākais TCO jeb Total Cost of Ownership skaitlis ir Hyundai i40 – 287 lati. Tālāk sako Peugeot 508, trešais likumsakarīgi ir Passat ar gandrīz 300 latiem mēnesī, bet Toyota kā allaž ir visdārgākā. Tomēr atšķirības starp lielāko un mazāko maksājumu ir mazāka par 20 latiem, kas nav pat 10% no ikmēneša izmaksām. Nākamreiz salīdzināsim automobīļus no cita tieši Latvijā populāra segmenta – kompaktie crossoveri, jeb tā sauktie parketa džipi.